Mācību procesu es raksturētu kā intensīvu, saspringtu, jo diezgan mazā laika posmā jāsniedz zināšanas mūsu kadetiem, lai viņi savā dienesta laikā spētu atrisināt dažādas situācijas, kas notiks uz robežas. Kā redzat, dzīvi, jaunību, adrenalīnu, tas viss ir iespējams šeit. Valsts robežsardze koledža vide kā tāda, protams, ir draudzīgā gaisotnē. Šeit gan kadeti, gan pasniedzēji mēģina atrast kopīgo valodu. Komandas gars caurvies visu mācību procesu. Jau mācību grupas laikā viņiem ir jāspēj sadarboties. Vēlāk pēc tam arī, protams, darbs uz robežas, patrulēšana kopā. Tas ir komandas gars. Tas laiks pavadītais koledžā nav pazaudēts laiks. Nebaidīties no pārmaiņām, jo cilvēks, kad izkāp no komforta zonas, kļūst arvien labāks un labāks. Jāklausās sirdsbalss. Ja jums ir aicinājums, ja jūs jūtat, ka robežas drošība tas ir tas, ko jūs vēlaties nākotnē, tad padomājiet par šo profesijas izvēli. Jo drošība nav tikai politisks vai juridisks termins, tā ir arī pamatvajadzība. Un līdz ar to, tad, kad jūs būsiet robežsargi, tad, kad jūs stāvēsiet uz robežas līnijas, jūs sapratīsiet, kas ir būt robežsargam un aizstāvēt savu valsti.